Tuvojas nākamais gads, tuvojas visādas apņēmības un viss kaut kas, un tad es gribētu bišķīt iedrošināt būt drosmīgākiem, un kas es esmu un kāpēc es vispār varu par kaut ko te stāvēt priekšā runāt. Es esmu zīmola stratēģe, nozarē esmu vairāk kā, es negribu pateikt, 13 gadus. Vairs galīgi neesmu jauna, te pāris no zīmoliem, ar ko es esmu strādājusi. Daži drosmīgāki, daži mazāk drosmīgi, daži super drosmīgi, bet jā, tā tad bāze ir, tas ir tas bragging line, tas ir tas legit line, tagad varam iet kārtīgi iekšā tematos. 4000 plus, tas ir skaits ar reklāmas ziņām, ko mēs ikdienā redzam. Dažādi materiāli saka dažādus ciparus, tas ir atkarīgs arī no tā, kur tu dzīvo, piemēram, Ņujorkā, kur ir Times Square, tur tas cipars ir tuvāk 10 000, bet mēs redzam ļoti daudz ko ikdienā. Ļoti daudz dažādas ziņas, no ļoti daudz dažādām vietām, un kā tas mums liek justies, īstenībā tā, ka viss vienkārši mauc kaut kur garām, kaut kas aizķerās, kaut kas neaizķerās, man šķiet Delfa banerus mēs vispār vairs neredzam, tā, ka tieši tā, un tā ir tā sajūta, kurā mēs atrodamies, un protams, ir tas viens tā mūsu personīgā sajūta, kā mēs jūtamies, ka mums tas viss nāk virsū, bet mēs visi arī pārstāvam kādus zīmolus, kāds varbūt ir tuvāk komunikācijai, kāds ir tālāk, bet kurā gadījumā neviens no mums nav pilnīgi atrauts no komunikācijas. Pat ja tā ir mūsu pašu personīgā komunikācija, piemēram, LinkedInā, vai mēs komunicējam ar partneriem, vai ar esošiem darbiniekiem, potenciāliem darbiniekiem, mums arī tā ziņa ir kaut kur jāaiznes. Un mums var likties, ka mēs tajā milzīgajā burzmā konkurējam ar tādiem tiešiem konkurentiem. Ja mēs esam banka, tad mums pretī banka, tad ar to mēs tur cīkstējamies. Un šeit viens no zināmākajiem zīmolu cīkstēšanās piemēriem Pepsis un Cola vienmēr ir cīnījušies. Un šeit bija uz vieniem Halloweeniem Pepsis palaida reklāmu, un viņu teksts bija, ka "We wish you a scary Halloween", un Coca-Cola paņem pilnīgi to pašu vizuāli un pieliek klāt "Everybody wants to be a hero". Tā kā mēs, protams, mēs cīnāmies ar to, kas mums ir vistuvāk. Bet labi, skaidrs, tā informācijas telpa ir super piesātināta. Labi. Īstenībā jau mēs par informāciju cīnāmies arī ar tur citiem zīmoliem, vai ne? Kam tur arī tur liels reklāmas budžets, un labi, viņi varbūt nav tieši tajā mūsu lauciņā, bet skaidrs, tā informācijas telpa ir tāda, kā ir, un tā ziņa mums jāaiznes, kur jāaiznes. Sliktas ziņas ir vēl trakāk. Tas, ar ko mēs īstenībā cīnāmies, ir cilvēku uzmanība. Un tajā uzmanības laukā, jā, ir mūsu konkurenti, jā, ir citi zīmoli, bet tur ir arī Netflix, tur ir kaķu mēmes, tur ir Formula 1, tur ir vecāku čats WhatsAppā par to, ko mēs šogad dāvināsim klases audzinātājai. Un diemžēl tā realitāte tāda mums ir. Un tur mēs kā zīmoli vienkārši cīnāmies, vai ne? Un viegli tas nav. Un kas atkal ir vēl tajā paplašinātajā telpā, un šie ir šī gada tādi varbūt man spilgtākie vai kopumā kaut kādi tādi pamanāmāki kultūras notikumi, kas ir bijuši ļoti izteiksmīgi. Un ja mēs uz viņiem paskatāmies, kas viņus vieno, diezgan drosmīgi. Ir diezgan drosmīgi, ka tad pietiekami biedējoši bērnu lelle ar 9 zobiem ir kļuvusi super populāri, un bērniem viņš šķiet ļoti mīļa, un pieaugušie viņu karina pie somas. K-pops kā absolūta niša, arī drosmīgi visā pasaulē. Protams, mēs nevaram paiet malā no AI, un tur notiek visādi brīnumi. Tur, piemēram, Jēzus komentē Mario tipu spēlīti. Tur sky's the limit. Un pieliku arī mūsu pašu Straumas kaķi, jo uztaisīt filmu bez neviena dialoga ir super drosmīgi. Un ar to vēl dabūt Oskaru visu cieņu. Lūk, bet kas notiek tajā patērētāju pusē? Viss vienādojas. Protams, ka ne viss, un ir visādas atšķirības un tā tālāk, bet tās lielās tendences rāda to, ka mums ir viss. Mums ir industrializācija, globalizācija, vienoti tirgi, tur entās mašīnu firmas pieder lieliem virsuzņēmumiem, un tas nav tikai auto nozarē, tas ir viskaut kur citur. Bet
ļoti daudz, kur patērētāju kultūrā turās pie tā, kas ir droši, kas ir ejošs, kas tad visiem patīk, kas tur neizraisīs vienu vai otru kaut kādu diskusiju, tad tas ir tas drošais ceļš. Un arī zīmoli šeit ir pēdējo gadu rebrandinga piemēri no divām kategorijām, kas ir diezgan atšķirīgas. Mums ir tehnoloģijas un mums ir modes pasaule. Un kas notiek? Ir tādi, varētu teikt, kāds glītāks, neglītāks logo, kas bijis, bet tādi logo ar raksturu. Un tad viņi aiziet tādos potato logo, vai ne? Ka viņi izstāsta ļoti līdzīgi. Un šeit arī skatoties, kā vispār nozarē komentē šo kaut kādu tādu dizaina maiņu, tas ir mobile friendly, tas ir lasāmi, tas ir saprotami. Vai tā ir pamatlieta, kas jāpild logo funkcijai, par to, protams, var diskutēt, bet tāds acīm redzamais piemērs kļūst tāds mērens, vidējs, un tā atšķirība jau īstenībā vairāk īsti nav. Un tas arī tas, kas lielā mērā notiek ar AI ģenerētu saturu. Viņš jau arī ir, viņš tā kā pats sevi atražo, un tad viss paliek līdzīgāks un līdzīgāks. Un šeit citāts no Marka Ritsona, kas ir viens no tādiem aktuālajiem mārketinga speciālistiem, ka, ja tas tavs zīmols izskatās tāpat kā visi pārējie zīmoli kategorijā, apsveicam, tev nav zīmola. Jo skaidrs, ka, piemēram, Nike jau arī, nav jau tā, ka viņiem tikai botas vai tikai apģērbs, viņi jau pārdod to dzīves stilu un viņi pārdod to sajūtu, un tas jau arī ir, kas ir tas zīmols, tas ir, kas rada to sajūtu, ka man to vajag, un tā ir visa tā zīmola pasaule. Un nav jau tā, ka tikai mārketinga speciālisti tā kā saka, ka jums vajag jāatšķirās. Bet arī patērētāji parastie ar pavisam svaigiem datiem, šī gada datiem, tāds absolūti lielais vairākums, 72% saka, ka viņi izjūt to, ka gan zīmola vēstījumi, gan tas, kā viņi izskatās, kļūst vairāk generika. Tad latviski, man liekas, grūti atrast tādu labu vārdu, bet nekādi, tādi pliekani. Es teiktu pliekani un kā mazāk atšķirīgi. Un ko tad darīt, vai ne? Es te varu atnākt, nolikt jums priekšā problēmu, bet ko tad darīt? Skaidrs, ka tie veidi, kā atšķirties, ir dažādi. Un tur var iet dažādās tēmās, bet man kaut kā tādās gada beigās gribējās pieskarties drosmei, kā vienam no virzieniem, kā var atšķirties. Un tad paskatāmies, ko mēs vispār saprotam ar drosmi. Tā ir apzināta izvēle darīt to, ko citi neuzdrošinās. Un, lai mēs to varētu izdarīt, mums ir jāsaprot, kāds ir tas konteksts mums apkārt, ko tad tie citi neuzdrošinās un dažreiz arī, ko nemaz nevajadzētu uzdrošināties. Bet tā noteikti ir apzināta izvēle, un tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam darīt, tā ar kārtīgu nodomu. Un mums var likties, ka drosmi ir ātri darīt kaut ko traku, tur, nezinu, Red Bull, tie ir baigi drosmīgie, vai tur kaut kur nolekt, vai kaut kāds tur, uztaisīts baigo notikumu, no kā tur kāds baidās, vai ne? Un tas ir viens veids, kurā var iet, bet es neteiktu, ka drosme ir pārgalvība. Drosme ir tātad šis apzinātais aprēķins, bet drosme ir ļoti daudz un dažādas sejas un izpausmes, un drosme var būt arī ļoti klātesoša ikdienā, kā piemēram Dava to izcēla Covid laikā, parādot to, ka drosme ir skaista tāda, kāda viņi ir, un tajā realitātē arī ir daudz ko novērtēt. Tad paskatīsimies, kas ir tie veidi, kā mēs varam būt drosmīgi kā zīmoli. Viens ir vienkārši iet pret straumi, vai zināt šo zīmolu. Kāds kaut ko zina, kāds nezina. Šis ir ūdens zīmols. Tur iekšā ir ūdens. Uz aci nepateiks, vai ne? Pamatojums vispār ļoti, ļoti labs un foršs. Vai trūkst ūdens zīmolu? Protams, ka nē. Bet rekur tā ir kategorija, kas izskatās ļoti, ļoti vienādi. Tu pieeji pie plaukta, viss ir būtībā pilnīgi vienādi. Tātad tur ir vieta atšķirties un būt drosmīgiem. Un nosaukums Liquid Death, viņi to arī tā kā paturpina ar to, ka tās ir nāves tavām slāpēm,
Jo, ko ūdens dara, vai ne? Un vēl viņi arī iet pret to kategorijas plastmasas pudeļu milzīgo daudzumu, jo buņģis ir dabai draudzīgāks, un tad viņiem arī tas uzsaukums ilgtspējas kontekstā, ka death to plastic. Tā kā tas nav tikai tāda provokācijas pēc, bet tur ir arī tāda doma apakšā. Un te parādīšu viņu pirmo reklāmu. Baigi drosmīgi, vai ne? Bet nekā jau slikta vai tāda, tas izskatās nepareizi, bet viss jau apakšā tur ir ļoti labi un forši, un viņi nenormāli strauji izauga. Viņiem gan bija arī biznesa izaicinājumi, viņi mēģināja ieiet Eiropā, jo šis ir Amerikas zīmols. Un Eiropā tas ceļš viņiem negāja tik viegls, jo viņiem likās, ka Eiropā viņus jau uztver tāpat, kā viņus uztver Amerikā. Tā kā no biznesa viedokļa tur ir kaut kādas vietas, kur viņi aizķērās, bet tas sākums viņiem bija kaut kas vienkārši crazy. Tad ir šāds zīmols, kas ir extra virgin olive oil. Un viņš ir iepildīts tādā kā sriračas tipa pudelē. Un tas dizains un iepakojums, šis arī nav vēl nonācis līdz Latvijai, bet, ja es ietu Rimčikā un redzētu eļļas plauktā kaut ko šādu, negribot, es apstātos un vismaz paskatītos vai paņemt rokā. Un tas ir viens no veidiem, kā mēs varam pievērst uzmanību un izcelties un parādīt. Un, starp citu, viņiem arī ir loģiskais pamatojums tam, ka no šīs pudeles ir īstenībā vieglāk izspiest eļu. Un, tā kā ir kaut kādas lietas, kas īstenībā kategorijās notiek, un tāds tā kā inerts pēc, bet tas nenozīmē, ka nevar labāk. Un vēl viens piemērs - vampons, jeb sieviešu higienas preces tamponi, kas tiek komunicēti tādā gotiskā veidā, nedaudz izstāsta pēc cigaretēm. Viņi paši arī par sevi ir melni, un viņi iet arī tā ļoti drosmīgi. Jā, viņiem viņi nav balti, viņi ir melni. Un, man liekas, tas tā kā vienreiz dāvana, un pēc tam... Bet varbūt patīk. Un šie arī... Un par visiem šiem zīmoliem, ko es rādu, par viņiem raksta PR rakstus, viņus ņem influenceri, liek savos saturos, un turpat nav nekas jādara, jo tā atšķirība ir tas, kas piesaista uzmanību, tas, par ko runā, tas, kas pavelk. Skaidrs, ka pēc tam ir jāsaprot, kā to uzturēt, jo tas ir tāds viens triks, bet to var darīt. Vēl viens veids, kā mēs varam būt drosmīgi, neizpatikt visiem. Un šī ir tā kā, man tāda varbūt kaut kāda personīgā sāpe, jo katru reizi, kad pie manis atnāk klients un saka, mums tāda būs kampaņa, es saku, ok, kas ir mūsu auditorija? Visa Latvija. Labi. Skaidrs, mums, protams, ir savi izaicinājumi. Mēs esam mazi un mums lokāli ir tie izaicinājumi, bet jebkurā gadījumā es gribu iedrošināt par to, ka nav jābaidās būt specifiskiem. Tas nenozīmē, ka mēs kādu izslēdzam, bet mēs iedodam ļoti skaidru signālu par to, kas ir tās mūsu vērtības. Un te piemērs no man pašai tuva zīmola, kas ir Hoka, kas izveidojās vispār atdaloties no Salomona skriešanas apavi. Liels uzsvers uz taku skriešanu. Šī ir tā viņu mērķa auditorija arī, ar ko viņi sāka. Procentuāli, cik vispār no visiem, es pat nerunāju par iedzīvotājiem, bet pat no sportistiem, pat no skrējējiem, tā ir absolūti mazākā daļa, kas skrien taku skriešanu un kas skrien garās distances vai kas skrien kalnos, bet tas ir tas viņu fokus. Un tas ir arī viņu, šis ir pilnīgi parasts reklāmas materiāls, vienkārši apavam, un viņi liek tos kalnus, un viņi liek tos cilvēkus, un liek tās garās distances, un tas ir super specifiski, tas nav nemaz tik pieejami. Botas, viņas tādas maksimalistiskās, tādas mīkstākas un tā paredzētas skrējējiem, bet, protams, kas notika,
viņas aizgāja arī pie slavenībām, nonāca arī uz ielas. Jā, viņi tagad ražo arī ielas apaus, apģērbus, un viņi arī uz tā ir uzbraukuši, bet tas nav tas, kā viņi sāka. Un kur viņi vēl ir nokļuvuši? Agrāk mēs runājām par New Balance kā šīm, nu tā kā fāteru botām, tad tagad internetos jau saka, ka hokas jau ir tās fāteru botas. Tā kā īsnībā tas ceļš ir pietiekami tāls, un es domāju, ka tajā brīdī, kad viņi hoka domāja šo pozicionējumu, nu tas tāds grilējošais tēvs nebija tā viņa mērķa auditorija, tāpēc nebaidamies atšķirties. Vēl viens veids, kā mēs varam būt drosmīgi, nelikt visu vienā vizuālī. Tas dažreiz prasa patiešām lielu drosmi, jo es zinu, ka gribās pateikt visu. Mums vajag logo, mums viņu vajag lielu, mums vajag nosaukumu, mums vajag produktus, mums vajag parādīt lietojamību, bet mums vajag arī iedot emociju. Un tās visas lietas salikt vienā. Un kas notiek? Nu, īstenībā veidojas jau tas pats karusels, ko es rādīju sākumā, un tev pat īsti nekas vairs neaizķerās. Un pagājušajā gadā tā bija izteikta tendence tieši vides reklāmās. Un te es parādīšu pāris zīmolus, varbūt jūs varat nosaukt. McDonald's. Tas ir McDonald's, jā. Šīs visas, ko es rādīšu, tādas reālas reklāmas, kas atradās vidē tieši šādā formātā. Tesco. Jā, tieši tā. Un te? Heinz. Forši. Rekā mēs atpazīstam, šie pat nav tie lielākie zināmā, nu, labi, maķītes, protams, ir, bet nu, tāda Tesco, viņš pat mums šeit nav, bet mēs jau viņu atpazīstam, vai ne? Un mēs, protams, varam runāt par to, ka, nu jā, bet tie ir tādi zīmoli, kam ir, nu, tāds rīktīgs backgrounds, viņi jau tur gadiem strādā pie atpazīstamības, skaidrs, ka viņus zina. Bet uz to tīrību var skatīties dažādi. Un šis ir viens no maniem absolūti mīļākajiem piemēriem reklāmā, tieši par tīrību un skaidrību. Un vai mēs zinām, kādi sandviči tur ir, nav ne jausmas. Cik viņi maksā, kam viņi ir domāti, don't care. Ja es gribu maizīti, tas ir tas, kas man piesaista, un tad jau es ieiešu iekšā un sapratīšu, ko no tā visa es paņemšu, bet skaidrība patiešām ir tas, kas dažreiz prasa drosmi, bet kas noteikti atmaksājas. Un tad vēl viens veids, ko un kā mēs varam darīt, ir iestāties par kaut ko vai pret kaut ko, un tā, nu, skaidri paust savu nostāju. Šeit ir šī gada izgudrojums, ko viens startups izveidoja, kas ir tāds mākslīgā intelekta draugs, kas tev karājas kaklā, un tad viņš tev ieraksta visu kaut ko, kas ar tevi dienas laikā notiek, nu, tur sarunas, tad tu vari viņās atgriezties. Es nezinu, kurš gan to vēlētos. Bet, nu jā, tev ir tāds mākslīgā intelekta draugs, kas tev karājas kaklā un tad pavada ar tevi kopā dienu. It kā liekas, kāds sakars šeit ar zīmoliem, bet Heineken tur redzēja iespēju. Viņi pateica, ka labākais veids, kā nu, tomēr tikt pie tiem draugiem, nav caur kaut ko mākslīgu, bet ar aliņu. Un viņi izveidoja arī produktu, kas bija arī nu, tāda kaklarota, bet tur iekšā alus attaisāmais. Un Heineken vispār ir paņēmuši nu, to lauku, ka viņi iestājas par lietām, kas ir īstas, kas ir nu, tādas, ko mēs varam baudīt kopā un kas mūs bišķīt vēd prom no tām tehnoloģijām. Un te vēl viens piemērs no pagājušā gada, viņi kopā ar Bodegu uztaisīja The Boring Phone, jeb nu, tā saucamo dumb phone, kas ir telefons ar pamat funkcijām. Un šos viņi promotēja koncertos, ko viņi sponsorē. Nu, kā jau Aliņa bieži vien sponsorē pasākums, viss forši labi. Un, nu, tas novērojums bija tāds, ka cilvēki sēž tajos telefonos, viņi tur filmē tos koncertus, neviens nekad to neskatās, un nu, viņi nav ne tajā brīdī, ne kopā ar tiem cilvēkiem, ar ko viņi atrodas, un tad ņemat šo telefonu, ja jums kaut kas notiks, varat piezvanīt un neesat pilnībā bez kontaktiem, bet nu, tad esat tajā brīdī.
Un īstenībā jau mums arī nav tie piemēri tik tālu jāmeklē. Mums pašiem ir arī piemēram Madara Cosmetics, kas Ukrainas kara laikā ļoti skaidri iestājās pret Krieviju un atbalstīja Ukrainu un varēja iegādāties ziepes, par ko tad ziedojums caur Ziedot LV nonāca Ukrainas atbalstam. Un viņš šo līniju tur, un pavisam nesen ļoti līdzīgs mehānisms bija arī tad, kad mums bija absolūtais idiotisms, nosauksim to tā, un arī varēja iegādāties šīs ziepes, un visa nauda aizgāja Centram Marta. Un šis ir kāds sakars ziepēm ar politiskām lietām, bet mēs jau to visu tā nevaram atraut, un parādot nostāju, mēs varam, ir tāds mārketingā teiciens, ka gain enemies make friends. Un dažreiz tas ir tas, kas ir jādara. Vēl ko mēs varam darīt? Mēs varam vienkārši darīt jocīgas lietas. Un te arī pāris piemēri. Šis ir rukola. Tas ir farmācijas zīmols. Viņi rada tur visādas končiņas, klepus, sīrupus, visu, kas ir tā kā pret saaugstēšanos. Un šogad viņi izlaida tādu mērču, ka mums ir šalles. Forši, jā, labi šalle, bet tās šalles bija bišķi īpašākas, jo viņas smaržoja pēc tā klepus sīrupa, un viņām bija tāda īpaša kabatiņa, kur var salikt tās končiņas. Un tas, ļoti foršs veids, kā savienoties ar to, ka mums tāda nāk tā ziemas sezona, kad mums nāk virsū tie citi klepotāji, tad mēs tur varam bišķīt paslēpties, mēs varam paņemt līdzi tās končas, un šis arī es par tādu zīmolu vispār nezināju, bet PRs aizgāja ļoti labi, viņi bija tur nenormāli daudz visādos portālos, marketologiem patīk, lietotājiem patīk, ļoti forši, jocīgi, bet ļoti forši. Vēl viens piemērs, kuras ar tādu kannu case study saliku, skaidrs ēdam čipšus, netīri pirksti, ko daram, slaukam biksēs. Tā tas ir. Un ko Čītus izdarīja, viņi saražoja bikses, kas ir tajā Čītus dust krāsā, lai tad mēs to bez bēdu varam darīt. Un atkal kaut kāda jocīga lieta, bet kas notika? Nenormāla publicitāte, nenormāla atsaucība, tika izpirkts rekordu laikā, prasīts vēl un absolūta veiksme. Tagad es jums šo nometu priekšā un tā kā, forši, ko man darīt, vai ne? Iedvesmojāmies, bet ko mēs praktiski varam darīt. Un tad šajā īsajā laika posmā tā praktiskā lieta, ko es varu ieteikt, ir paskatīties uz mārketinga budžetu, vai nezinu, vai arī to, kā mēs paši komunicējam, un padomāt tādās proporcionālās kategorijās. Protams, ka šie cipari var staigāt, bet tā aptuveni, tas arī no tādas manas pieredzes, ka, ja mums ir tas mārketinga budžets, mēs varam, piemēram, kaut ko ap 70% veltīt tām lietām, kas mums notiek gadu no gada. Ko mēs zinām? Mums būs tāda kampaņa, tāda sezonalitāte, tāds trade shows, tādas lietas, daram to. Parasti mums ir kaut kāds budžets, kas ir ap 20%, ko mēs atstājam, kaut kas notiek, kur mēs kaut kā varam reaģēt, kur mēs, varbūt kaut ko atbalstam, vēl īsti nezinām ko, bet es ieteiktu atlikt kaut kādu nelielu daļu, kas varbūt ap 10%, kas ir tā mūsu apzinātā izvēle, darīt kaut ko drosmīgu, darīt kaut ko tādu, ko mēs vēl neesam darījuši, un darīt tieši ar tādu, ka mēs nezinām, kas no tā iznāks. Mēs nezinām, kāds būs tas return of investment, mēs nezinām, cik līdus mums tas atnesīs, bet vienkārši bišķīt atstājam sev to vietu pamēģināt. Un es esmu gandrīz pilnīgi pārliecināta, ka tas jūs patīkami pārsteigs. Manā pieredzē tā vismaz ir bijis. Un šeit man bija tādi ļoti, tādi mārketinga piemēri, bet kā jau es sākumā teicu, neaizmirstam, ka mēs visi dažādi komunicējam, un, manuprāt, absolūtākā muļķība ir tas, ka mums ir tāda B2B komunikācija un B2C komunikācija. Kas notiek? Mēs vienalga runājam ar cilvēkiem. Protams, ka mums ir kaut kādi rāmji, kuros ir jāiekļaujās, bet nav jau arī tā, ka es tagad
pārvelku jakas un es pilnībā samainos kā cilvēks. Un īstenībā tāda autentiskums un cilvēcība, kurā komunikācijā ir laba lieta. Un esat drosmīgi arī personīgajā komunikācijā. Un klasisks LinkedIn piemērs, kā mēs pasniedzam ziņas. To noteikti var un vajag labāk. Un es domāju, mums visiem nenāks par ļaunu kaut kāda tāda deva atsveicinājuma. Mazā reklāmas pauze. Ja jums patika tas, ko es saku, es reizi nedēļā sūtu ārā newsletteru, kuras apvienoju mārketingu, tendences, bišķīt sportu, bišķīt visu kaut ko jocīgu. No pressure, bet ja vēlaties piesakot, priecāšos un patiešām cenšos tur arī turēt to kvalitātes latiņu un pastāstīt, kas notiek.